Vladimirs Zelenskis vairs pat neslēpj savu nīcinājumu pret Donaldu Trumpu un paziņo, ka Trumps vairs pat nevar tikt uzskatīts par Ukrainas drošības garantu. Sakot, ka Trumps pats sevi ir diskreditējis, un ja viņa administrācija vēlas veikt sarunas, tad šīs sarunas ir vajadzīgas vairāk viņiem, nevis Ukrainai. Tajā pašā laikā amerikāņu sarunu vedēji jau plāno kārtējo vizīti pie Vladimira Putina Maskavā, lai apspriestu karu Ukrainā. Un tagad parādās detaļas par to, ka miera sarunu gaitā, kuras Kīivas pārstāvi pēdējos mēnešos ir veduši ar amerikāņu amatpersonām, Ukrainas pārstāvi piedāvāja nosaukto Donbasa daļu, kuru Krievija joprojām vēlas okupēt, par Donilendu. Un visa Donbasa pārvers par tādu kā offshore zonu, kur vēlētos iegūt Donalds Trumps un noteikti vēlētos to aizsargāt no Vladimira Putina rokām. Kopumā tas ir interesanti. Interesants moments. Ko viņi gribēja darīt ar Donbasu? Apspriedīsim to. Mani sauc Aleksejs Piči, apspriedīsim šo tēmu kopā. Bet pirms mēs sākam šo raidījumu, lūdzu, abonējiet kanālu, nospiediet patīk, uzrakstiet jebkuru savu komentāru un noteikti abonējiet man Telegram kanālu Piči News. Saite uz to ir šī video aprakstā. Tātad sāksim ar pēdējo Vladimira Zelenska paziņojumiem. Ukrainas prezidents pastāstīja, ka sarunas ar Amerikas pusi turpinās, tostarp arī pa telefonu. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka galvenais šķērslis kara izbeigšanai joprojām ir tieši šīs mežonīgās, nemazgātās Krievijas pozīcija. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis paziņoja, ka pieņēmumi par to, ka Krievija atturēsies no jauna uzbrukuma baidoties no ASV prezidenta Donalda Trumpa, nav pietiekama drošības garantija. Ir grūti noticēt tam, ka Putins tāds, nē, jūs ko, tur taču ir vesels Donalds Trumps, nē, nekādā gadījumā nedrīkst uzbrukt, jo mēs apsolījām Trumpam. Pēc Zelenska vārdiem starptautisko partneru reāls klātbūtnes trūkums gar frontes saskares līniju atstāja neatrisinātu jautājumu par mežonīgo Krievu atturēšanu. Viņš arī komentēja ASV pozīciju, saskaņā ar kuru Krievija it kā izvairīsies no eskalācijas, baidoties no spēcīgas Trumpa reakcijas. Bet tas jau pat izklausās smieklīgi. Zelenska citāts. Piemēram, ņemsim ASV prezidentu Trumpu. Prezidents Trumps būs pie varas vēl 2,5 gadus. Un ko mēs darīsim pēc tam? Es pat teiktu, nedaudz pārfrāzējot Zelenska vārdus par to, ka pat šajos 2,5 gados pēc tā, ko jau ir sastrādājis Donalds Trumps, un pēc tam, kā viņš pats maina savas domas uz vietas, vai kāds tiešām tic, ka drošības garantija Ukrainai varētu būt Trumpa nostāja, tas ir smieklīgi. Runājot par Ukrainas karaspēku izvešanu no Donbasa, valsts vadītājs brīdināja, ka tas būs zaudējums Kijevai. Citāts. Viņi vēlas, lai mēs izvestu savu spēku no Luhanskas un Doņetskas apgabaliem. Protams, stratēģiski mums tas ir zaudējums. Stratēģiski bruņotiem spēkiem tas ir zaudējums. Fortifikācijas būvis aizsardzības līnija. Pēc tam mēs noteikti kļūstam vājāki. Un tagad par Donbasu un sarunām mēs turpināsim runāt ar jums tālāk. Šodien laikraksts New York Times raksta, ka miera sarunu laikā, kuras Kīivas pārstāvi pēdējos mēnešos ir veduši ar amerikāņu amatpersonām, Ukraiņi ir piedāvājuši nosaukt to Donbasa daļu, kas paliek Ukrainas bruņoto spēku kontrolē, par Donilendu. Ir skaidrs, ka tas ir atsauce uz Doni Trumpu. Teritorija, kuras ievērojama daļa ir izpostīta ar Krievijas artilēriju un droniem, pat tika izdomāts karoks un himna. Kā raksta izdevums, sākumā Ukrainas sarunu vedējs minēja tādu nosaukumu, kur apvienots Donbass un Donalda vārds. Jokojot tā teikt, Donilenda. Tomēr šīs apzīmējums tika izmantots sarunās, lai gan, cik zināms, tas nav iekļauts nevienā dokumentā. Tā bija viena no metodēm, ar kuru Ukraiņi mēģināja pārliecināt Donaldu Trumpu nostāties viņa pusē. Un lūk, izdevums raksta, ka attiecīgais priekšlikums atspoguļo globālo realitāti, kurā valstu valdības apelē pie Donalda Trumpa pašlepnuma, lai iegūtu ASV atbalstu. Citāts no New York Times. Citāts no New York Times. Tas, ka tas tika piemērots pamestajiem un izpostītajiem Ukrainas ogļu un tērauda rūpniecības reģionam, var šķist negaidīt uz asiņaināko kauju fonu Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Taču sarunu dalībnieki apsprieda arī iespēju, ka miera padome Donalda Trumpa vadībā varētu piedalīties šīs teritorijas pārvaldībā. Un pēc Ukrainas amatpersonu datiem šobrīd šajā teritorijā dzīvo aptuveni 190,000 cilvēku. Taču citi avoti, kas ir tuvu sarunām, saka, ka patiesais skaits varētu būt aptuveni 2 reizes mazāks, jo tomēr tur notiek kaujas darbības.
Tomēr Ukraina negrasās atdot šo teritoriju mežonīgajiem Krieviem. Un tāpēc tika meklētas iespējas, kā pierunāt Donaldu Trumpu patiešām aizstāvēt šīs zemes, citās no New York Times. Volodka Putins un viņa padotie turpina apgalvot, ka, lai izbeigtu karu, viņiem jāsaņem viss Donbass līdz pat Doņetskas un Luhanskas apgabala administratīvajām robežām. Lai to panāktu, Volodka Putins gatavojas turpināt karu vēl gadu vai divus, jo miera sarunas, kuras tika vadīts ar Donaldu Trumpa starpniecību, ir nonākušas strupceļā. Un tagad Vladimirs Zelenskis atsakās piekrist teritoriālām piekāpēm, uzstājot, ka, citās no New York Times, citā pēckara Donbasa daļas pārvaldības piedāvājumā, kas atrodas Ukrainas bruņoto spēku kontrolē, to sauca par Monako modeli. Tāpat kā Donijas Lēns tika pieļaut iespēju izveidot daļēji autonomu mini valsti, kas varētu izmantot offshore ekonomiskās zonas status priekšrocības. Это еще круче, чем свободная экономическая зона. Citāts no New York Times. Patiesībā tas parādījās līguma projektos. Tomēr februāra beigās sarunas nonāca strupceļā tieši tā paša teritoriālā jautājuma dēļ. Taču pēc tam sākās karš pret Irānu, kas novērsa amerikāņu sarunu grupas uzmanību, un tagad amerikāņi cenšas atkal atdzīvināt šīs sarunas. Un tiek ziņots, ka amerikāņu sarunu vedēji tuvākajā laikā plāno vizīti Krievijā, lai apspriestu jautājumus par Ukrainu. Tajā pašā laikā Vladimirs Putins paziņo, ka subtitrus izveidoja Dimatorzok, citējot York Times. Citās no York Times. Strādāt frontē un ka Kijivā it kā tikai domā, kā noformēt Krievijas uzvaru. Bet par to es sīkāk pastāstīju iepriekšējā raidījumā, tāpēc noteikti noskatieties. Šeit es likšu daudz punktu. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet nospiest patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, būšu jums par to pateicīgs. To var izdarīt ar jebkuru ziedojumu vai maksas sponsoru abonementu, izmantojot saites. Citāts no York Times. Ar to viss. Saudzējiet sevi. Uz redzēšanos visiem!